It kā nekas katastrofāls, bet kāpēc šobrīd šis viss tiek apspēlēts tā, ka ir kaut kas vaiprātīgs noticis? Pēdējo 16 gadu laikā līdz 2023. gadam Latvijā bija reģistrēti 122 difterijas gadījumi. Covid ir pagājis, visi ar to melu un krāpšanas notikumi ir piemirsušies. Un TRK difterija tiek izrakta. Gaidījām atkārtotu Covidu, gaidījām mērkeļbakas, bet nē, kungi un kundzes nosvērās par labu vecajai labajai difterijai. Marketings jau tiek izvērsts grandios. Žetons par izdomu un realizāciju šīs kampaņas organizatoriem. Žēl tikai, ka cieši bērni. Šis gadījums, kāds ir klīniskais gadījums, viņš tiek nepamatot politizēts. Par to es arī runāju, kad atkal ārstus cenšas vilkt iekšā šādās te politiskās spēlītēs. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka šis ir tas lūzuma punkts, kurā faktiski tiek izlemta visas nācijas nākotne, vai būt vai nebūt medicīniskai diktatūrai. Brīvvalsts TV piedāvā specizlaidums ar doktori Edgaru Medni, difterija, medicīnas terors 2. Uzreiz gribu pateikt to, ka mēs nevienu netiesājam, mēs nevienu nevērtējam, mēs atbilstoši savai kompetencei izsakām tikai savu viedokli. Nav mūsu mērķis nevienu nomēnot, nevienu aizskart, nekā citādi kādam kaitēt. Tikai informēt sabiedrību un tikai dalīties ar savām domām un pārdomām. Šonedēļ slimnīcā par spīti mediķu pūlēm miris ar difteriju saslimušais 4 gadus vecais zēns. Viņš un viņa māsas pret difteriju nebija potēti un saslima. Šīs traģiskais gadījums rosināja plašu diskusiju sabiedrība par atbildību, dezinformācijas izplatību un ko darīt, lai šādus gadījumus nepieļautu. Sarunā piedalās Edgars Mednis, pediatrs homeopāts, Lauris Līcītis, klīniskais imunologs, Agita Galiņa, juriste. Kas tad tas bija? Tā bija difterija, tā nebija difterija, tas domas visādas te klīst, riņķi, neviens nevar saprast. Vieni baida, vieni baidās, un citi domā. Skaidrs ir tas, ka tā ažiotāža ir liela, un zin, kas mani satrauc visā tajā, kad šeit sāk izskatīties tā, kad tiek mēģināts savest tragos ārsts pret ārstiem. Un man tas dara ļoti, ļoti tādu uzmanīgu, un es domāju, tā vietā, lai ļautos normālai situācijas analīzei, tiek mēģināts improvizēt un mēģināts uztaisīt, uzrežisēt atkal situācija, kas pavisam nav par rokai tiem speciālistiem, kas grib tikt galā ar to, kas viņiem jādara ir. Bet faktiski, ko mēs varam gribēt? Ja tagadējie mediķi knapi varbūt zina, kas ir Lazovskis, kas ir Žilevits. Un, ja tu runā par to klinisko gadījumu, bija difterija vai nebija difterija, ja es sākšu savas tās domas izteikt, tas būs nekorekti. Klīniski nekorekti. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka es esmu iepazinies daļēji ar tiem materiāliem, ko man bija iespējams izanalizēt. Protams, kad es esmu arī ar saviem ārzemju kolēģiem sazvanījies, bišķi parunājies, apkopojot visu to, kā arī savu bagāto klīnisko pieredzi, es varu teikt, ka man ir ļoti daudz nopietnu jautājumu. Tas nozīmē, ka tā situācija tomēr viņa nav viennozīmīga. Situācija ir absolūti neviennozīmīga. Kāpēc? Tāpēc, kad šeit ir prasās pēc nopietnas kliniskās analīzes. Ja pieņem to, kad meitenes tiek izņemts ārā vienkārši tāpatās un tātad viņas ir tīri objektīvi, labi jūtās, un tas ir redzams arī video kadros, kas ir uzņemti. Oi, mīlucītes! Čau, meitenītes! Vau, beidzot pie mammas tikušas! Mēs vedam to bērnu no tajiem. Kad iespējams šeit var runāt par, kāds saka, pilnvaru pārsniegšanu. Ja? Jo tomēr likums neviens nav atcēlis.
Ir gan vakcinācijas noteikumi, gan ir ārstniecības likums, gan ir pacientu tiesība aizsardzības likums, ja, ka jebkuram no vecākiem, jebkuram no cilvēkiem ir tiesības atteikties no jebkuras manipulācijas. No jebkuras, lai kas tā būtu, lai kādas būtu sekas. Mēs es kā ārsts, es domāju, ka arī profesori teiks, kā ārsts vai kāds jebkurš cits no ārstiem, ja, mēs varam būt padomu devēji. Mēs neesam soļi. Par spēku taisīt lielākas nepatikšanas, kā viņas jau ir izvēlētas. Vai ir kāda nāca? Vienam šiem uzdēļ ceškolēļiem šim. Nē, ejam. Sabiedrībā līdz šim valdīs spēcīgs priekšstats, ka slimnīca ir vieta, kur dzīvības tiek glābtas. Vienmēr pareizi glābtas. Slimnīcas neviens neapšauba, jo pēc būtības slimnīca ir neitrāla, neapsūdzoša, visus glābjoša un iekļaujoša, kur palīdzību drīkst meklēt jebkurš. Vismaz vēsturiski un ilgstoši tā bijis. Ja ir arī paraklīniski izmeklējumi attiecīgi, kas apstiprina šo te faktu, kad viņa nav tātad plašākai sabiedrībai bīstama, ja, tā situācija, tad, protams, kad šeit jau mēs runāsim par cilvēktiesību. Tātad arī pie tam iztrūkstoši kaut kādi epidemioloģiskie pasākumi, kaut kādas karantīnas, kaut kādas skola apsekošanas un tā tālāk, cik es zinu, ka viņas nav bijis. Es tik dziļi nerakšos te iekšā, ja, jo es negribu tik dziļi iet iekšā. Mani vairāk interesē kliniskā puse. Katrs sīkums ir svarīgs citreiz, lai noteikti nonāk pie pareizā slēdziena. Ja. Šī situācija ir eskalēta ne tikai manā ieskatā, arī manu sabiedroto ieskatā eskalēta līdz tam, kad jau vairs nevar apstāties, vairs klusēt nevar. Un tā kā publiskajā telpā atzinusi ir profesora Gordovska, ka antivakseru balsis, diemžēl, ir skaļākas. Žēl tas par to, ka tas mazākais procents, kuri nav vakcinējušies, viņu balss, jāsaka, sabiedriski publiskajā telpā ir daudz skaļāka saistībā ar dažādām mītu, melu, sazvēristības teorijām, un mēs, piemēram, profesionāļi nespējam šajā publiskajā telpā tik skaļi un regulāri runāt, kā, piemēram, to dara antivakseri, piedodiet. Tad arī dakteris Dzelps pateica, ka mēs netiekam galā ar dezinformāciju, kaut gan tas ir vēl jautājums, kas ir dezinformācija. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka šis ir tas lūzuma punkts, kurā faktiski tiek izlemta visas nācijas nākotne, vai būt vai nebūt medicīniskai diktatūrai. Nāvējoša infekcija difterija ir atgriezusies. Uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana. Latvijā atklāti vairāki šīs slimības gadījumi. Starp saslimušajiem bērni. Covid ir pagājis, visi ar to melu un krāpšanas notikumi ir piemirsušies. Un TRK difterija tiek izrakta. Gaidījām atkārtotu Covidu, gaidījām mērkeļbakas, bet nē, kungi un kundzes nosvērās par labu vecajai labajai difterijai. Marketings jau tiek izvērsts grandios. Žetons par izdomu un realizāciju šīs kampaņas organizatoriem. Žēl tikai, ka cieš bērni. Un ir skaidrs, ka šis virziens nāk no Eiropas ar visu Elva Beko projektu, RSU iestājusies, kuru pati es arī esmu absolvējusi. Ir jāpalasa, būs droši vien, ka jāpalaiž titros, kas ir šis projekts, kur viens no mērķiem vai viens no uzdevumiem arī ir šīs infekcijas slimības uzliesmojuma simulācija ar mērķi. Pavisam vienkāršotiem jau saprotamiem vārdiem, ko visu laiku skandina, tā kā vakcinācijas aptveres palielināšana tā tālāk. Elva Beco gatavojas ieviest 5 pārveidojošus rīkus, kuru mērķis ir uzlabot vakcinācijas centienus, medicīniskais rīks. Tas ir lēmumu atbalsta sistēma veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, kas atvieglo apzinātu vakcinācijas izvēli. Sociālais rīks, skrīninga rīks, kas atvieglo mērķtiecīgas vakcinācijas kampaņas un uzraudzību, lai vakcīnu piegāde būtu efektīvāka. Digitālais rīks, pārrobežu vakcinācijas karte, kas nodrošina aprūpes nepārtrauktību visa mūža garumā. Savalkam paralēles. Ir noticis brīnums
Mums ir gadījums ar veseliem 4 bērniem. Es tagad citēju mēdīju, veseli vienas ģimenes 4 bērni, mums ir difterija, mums ir vājprāts. Kaut pretējā puse ir izvilkusi gan statistiku, par to, cik tie gadījumi ir arī Privošikova kungs pats uzskaitīja, cik tur bija līdz 2003. Gadam un pēc tam, kas tur ir bijis. Pēdējo 16 gadu laikā līdz 2023. gadam Latvijā bija reģistrēti 122 difterijas gadījumi. 10 no tiem beigušies letāli. Pasargāt sevi un savus bērnus no difterijas, vakcinējoties. Mazā zēna nāve no difterijas daudzās ģimenēs likusi atvērt potēšanas pases un apskatīties, vai nav laiks revakcinēties. It kā nekas katastrofāls, bet kāpēc šobrīd šis viss tiek apspēlēts tā, ka ir kaut kas vaiprātīgs noticis? Nav nekas vaiprātīgs. Šobrīd ir izrēķināšanās ar pretiniekiem, tiem, kuri liedz virzīties uz uzdevumu, ko maciņi saimnieki liek uzdot. Medicīnisko diktatūru. Tā ir vakcīnu pasu ieviešana, tad sociālo reitingu sistēmu, viss kā pa ķedītē. Tas, kas visur ir stāstīts, mēs katrs esam šai tēmai pieskārušies kādās intervijās, tas viss ir zināms. Tad ir jautājums, kāpēc vēl kāds apšauba, ka tas tā notiek. Un tas šobrīd reāli notiek. Precīzi. Bet atpakaļ atgriežoties pie minētā gadījuma, manuprāt, ļoti vērtīgs kā notikums, ļoti vērtīgs kā gadījums, tāpēc, ka viņš sāsināja faktiski 2 problēmas. Valsts un kolēģi attieksmi pret citādi domājošiem, tas ir viens. Otra puse, valsts attieksme pret cilvēku parasto. Jo tā visa tā, kā saka, tā ambrāža, kas notika ar to nabaga ģimenes aizturēšanu, ar visām policijas ekipāžām, ar visām tām kratīšanām, ar visu to faktiski, tā jau emocionāli cietušai ģimenei. 6 no rīta bija klavēns pie durvīm, un man ieradās apcietināt 6 policijas darbinieki. 6, jā. Bāriņtiesa nebija, un tika izsaukta arī neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura nogādāja manus bērnus atpakaļ uz to pašu iestādi, no kuras es viņus biju izņēmusi. Tas ir birokrātiskais marazms ar institucionālās vardarbības piesitienu. Daudzi no tiem, kas to darīja, vai kas pasūtīja, vai kas to īstenoja, viņiem diez vai ģimenei kāds nomirs, svaigi bērns. Un uz tā visa vecākus vēl aiztur. Viņus ieliek policijas izolētorā. Tikai par to, ka viņi vēlās savus bērnus saglabāt, ka viņi vēl saviem bērniem tikai to labāko. Un tas ir tas, kas faktiski maina arī tautas, arī cilvēku attieksmi pret valsti. Jo, kā mēs labi zinām, ar varu nevienam labs nekļūsi. Un medicīna tiek politizēta, teiksim, arī bāriņtiesa tiek politizēts, tad kādu var būt parasto cilvēku vai ierīnas cilvēku attieksmi gan pret valsti, gan pret medicīnu, gan pret bāriņtiesām? Ja vecāki nepiekrīt bērna vakcinācijai, ārsts var vērsties bāriņtiesā, norāda tiesības sargs. Kaut gan vakcinācija pret noteiktām slimībām bērniem ir noteikta kā obligāta, saskaņā ar vakcinācijas noteikumu 28. punktu vecākiem ir tiesības atteikties no bērna vakcinācijas. Tā ir institucionāla vardarbība. Kas mani pārsteidz tīri profesionālā ziņā, ka Tiesību sarga birojas un arī man līdz šim likās augstas raudzes speciālists, jurists medicīnas tiesību jomā, sāk meklēt schēmas un publiski paust par to, kā tad tā piespiedu metode varētu tikt panākta. Tātad ģimenes ārstam ir jākļūst par stukaču, subjektīva apsvēruma dēļ, tikai tāpēc, ka tāda prasība, mums ir no valdības, mums ir vakcīna politika. Viņam ir jāziņo bāriņtiesai, un bāriņtiesa, kā represīva iestāde, tūlīt ķersies klāt. Organizēts tas bija, bet uz vietas manā mājā tas nebija. Un tieši tajā brīdī es nevarēju atrasties savā mājā, jo bāriņtiesa manam vīram draudēja, ka izņems bērnus. Slimnīcā draudēja par šo gadījumu. Ka mēs tā uzdrošinājāmies atteikties no ārstniecības iestādes pakalpojumiem,
vienkārši paņemt savus bērnus ar 2 negatīviem difterijas testiem, vienkārši aizbraukt projām no turienes. Šis gadījums ir spilgts piemērs. Viņi ļoti skaisti nodemonstrēja, kā tas notiks. Viņiem vienkārši iekrita rokās šī situācija, un tad viņi sāka ar viņu spēlēties un aizspēlējās. Tāpēc es, paturpinot Agitas teikto, es gribu pirmkārt pateikt paldies visiem, kas ir iesaistījušies ģimenes atbalstā, kas ir palīdzējuši izplatīt informāciju, kas ir ziedojuši naudu, kas ir tā vai citādi emocionāli vai savādāk iesaistījušies visā šajā atbalstā, un turpiniet to darīt. Un mums ir jāiet uz priekšu, un ir 2 varianti. Vai nu medicīniska diktatūra, medicīnisks terors, kur mūs visus sašpricēs un noliks pie vietas, un mēs nevarēsim pīkstēt, vai nu mēs no tā visa izrausimies, un mēs šito sistēmu varam salauzt. Bet pamatlieta, manuprāt, teiksim, ka vienīgie atbildīgie par bērnu ir 2 cilvēki. Ir viņa tēvs un viņa māte. Citu atbildīgo nav. Mēs visi pārējie, tā skaitā dakteris Līcīts, Ogīte, es, teiksim, profesori Zavēska, profesori Gardovska, Abū Mērija, teiksim, visi pēc kārtas. Mēs varam būt tikai padomdevēji. Nomir bērns, kurš atbildīgs par to? Šajā gadījumā, protams, mums ļoti žēl bērnu vecāki, jo viņi arī visticamāk pārdzīvo šī bērnu zaudējumu, bet tomēr atbildība nav atrisināt to jautājumu. Ja valsts tik ļoti rūpējas par mums, kā to parāda pēdējo 3 gadu pandēmijas gadi, kur ir valsts atbalsts un izmaksātās kompensācijas vakcīnu cietušajiem no eksperimentālajām vakcīnām? Jā, mēs varam ieteikt to labāko, ko mēs mākam, ko mēs zinām, bet izvērtēt un pieņemt lēmumu ir tiesīgi tikai vecāki. Tā ir demokrātiska valsts. Arī tā ir tā pati informēta piekrišana. Lēmumam jābūt pārdomātam. Šeit es atļaušos iestrepināties ar savu sociālā darba pieredzi. Ne visiem vecākiem, diemžēl, ir tiešām tā intelektuālā kapacitāte tāda, ka viņš var pieņemt pastāvīgu lēmumu, un tieši tāpēc, tā kā minēja, ir viņš jāinformē, ir viņam jāpiedāvā un jāizskaidro. Bet ir tāda, ka tu viņam var skaidrot dienām, stundām, mēnešiem, viņš nesaprot. Šeit nav runa par to, ka ja ir klāji bērnu interešu un tiesību pārkāpumi, ko var redzēt, ir nelabvēlīgās ģimenes, tā ir pavisam cits jautājums, tā mēs neķersimies klāt. Bet šeit arī šīs ģimenes sakarā visiem tiem, kur atļaujas nonicināt ģimenes, teiksim, pārliecību, viņu dzīvesveidu, es varu jūs nepatīkami pārsteigt, jums nepatīkami. Cilvēki ir pietiekami izglītoti, mammai ir arī augstākā izglītība, viņi nodarbojas arī ar pētniecību. Un ļoti iespējams, kādam vienkārši nepatika kaut kas, ko mamma atļaujas paust un pētīt, vai ne? Tā kā nevajag visus par vienu kārti mest, bet tas, ko mēs runājam, tas atkal nonāk pie tās pašas komunikācijas. Tieši tā, un pie tam, kā mēs labi zinām, medicīnā, teiksim, ja mēs paskatāmies kaut vai metožu reģistru, ārstniecības metodas ir bez sava gala, teiksim, ir klasiskā medicīna, ķīmiskā medicīna, ir akupunktūra, ir homeopātija un tā tālāk, metoža ir bez sava gala. Teiksim, katrs ārsts mēs praktizējam kaut ko savu. Un pirmkārt, katram pacientam ir tiesības izvēlēties, pie kā viņš ies pie kura no mums, vai teiksim, pie kura neies. Un izvēlēties arī kādu metodi. Ja es piedāvāju, teiksim, 5 metodas, tad viņš saka, paklāties, ok, tu man homeopātiju, piemēram, nepiedāvā, tu man piedāvā klasisko medicīnu. Es pie tevis gribu, bet es gribu atcerēties ar antibiotikām. Viss ir kārtībā. Protams, kad ir situācijas tā, kā tu labi zini, kad medicīnā mēs varam ārstēšanas rezultātu iegūt, ejot pa dažādiem ceļiem. Tas nav viens ceļš tikai. Tas arī labi zināms ir. Dažādas metodas, ko mēs lietojam. Protams, jā. Vai ne? Un tur ir daudz dažādi jautājumi, un es domāju, ka šeit cita virziena, kā veikt medicīnisko ekspertīzi, protams, un var pat būt, kad pieprasīs arī neatkarīgu ekspertīzi vēl veikt. Tie ir ļoti interesanti. Tas ir no kliniskā viedokļa interesants gadījums. Tas nav tāds,
ka sākumā grib pasniegt, ka tas ir vienkārši difterija, tad, jo tur ir daudz kliniski neskaidru lietu. Un bez tam, teiksim, tas ir tāda sajūta, varbūt to, Agita var papildināt to, bet man ir tāda sajūta, ka šis gadījums, kā tu saki, klīniskais gadījums, ja, viņš tiek nepamatot politizēts. Par to es arī runāju, kad atkal ārstus cenšas vilkt iekšā šādās te politiskās spēlītēs. Mums jau bija Covid gadījums, kur mēs redzējām. Kādam ir jāatbild par to? Nelielai atgrieziniskai saitei tad varu informēt tik daudz sabiedrību, kā šobrīd ir informācija par to, ka ir uzsākts krimināla process par šo gadījumu, tātad par zēnu. Par šo mirušo bērniņu. Jā. Un tālāk tad skatīsimies, cik profesionāli iestādes spēj strādāt, bet ņemot vērā to, ka sabiedriskā ieinteresētība un rezonance vispār ir ļoti milzīga, šis gadījums nevar tikt apslēpts, lai kā viņi to gribētu. Bet es tomēr gribētu arī akcentu tādu likt uz to, kad savu kolēģu tiešām to vārdā, kas strādā un visu laiku godprātīgi strādā un cenšas, kad cilvēkiem jāsaprot. Tā ir tāda specialitāte, kur tu nekļūdīties citreiz nevar vienkārši, vai ne? Tās kļūdas nav paredzamas. Un sodīt ārstu par to, ka viņš ir kļūdījies, nevajadzētu. Jāsoda ārsts par to, ja viņš ir pieļāvis rupjas kļūdas, kuru rezultātā, vai vienalga kļūdas, kuru rezultātā teiksim, tiek kaut kādā veidā ietekmēt pacienta dzīvību vai labsajūtu. Vai apzināti to darīs? Vai arī, pat arī neapzināti tas nav pieļaujams. Jā. Bet tīri profesionālā, viņš tur noteica nepareizi diagnozi, viņi tur kaut ko ne tā darīja un tā tālāk. Jā. Tas ir jārunā jau savā vidē, profesionāļu vidē, un tur ir jāsaprot, kas ir noticis, kāpēc noticis un ko darīt, lai tas nenotiktu. Tālāk, tā ir tā sūtība faktiski. Bet tagad es saprotu, ka tas būtu tagad krimināla process ir ierosināts un tad šo visu vērtēs gan no tiesiskā viedokļa, gan no medicīniskā viedokļa. Un paldies Dievam, beidzot ieviesīs skaidrību. Ja, un arī, teiksim, ārstiem pašiem būs skaidrība, sabiedrībai būs skaidrība, ja, un mēs visi zināsim, kas tur patiesībā ir noticis. Ja, un faktiski es tev piekrītu, ka ārstus, teiksim, parastos ārstus, kas strādā, viņus nevajag sodīt, nevajag, teiksim, viņus nomētāt ar akmeņiem. Ārstam nav jābaidās par to, ka viņš var kļūdīties. Tieši tā. Es varu pateikt, ārstu par kļūdām arī nesoda. Ārstu soda par nolaidīgu ārstniecību. Un tie ir pavisam divi dažādi jēdzieni. Tiešām? Kā mums ar tevi bija tajā Covid laikā? Ko mēs nedarījām, indējām? Latvijas ārstu biedrība nosoda ārsta pediatra Edgara Medņa paustos izteikumus sociālajos medijos. Šis ir tas, par ko ārstu saime kopumā ir visvairāk sašutusi, par šiem izteicieniem, ka ārsti ir mērķtiecīgi nodarījuši kaitējumu bērniem, un tagad ārsti būtu jālinčo. To, vai Latvijā pastāv viedokļu cenzūra, drīz redzēsim, jo ārsta certifikātu piešķir nevis par pareizu vai nepareizu viedokli, bet gan par iegūtajām zināšanām. Un tagad šobrīd, kā redzams, lai novērstu uzmanību, jo noklusināt vairs nespēja, tagad klūp virsū ārstiem, kuri atļaujas izteikt viedokli, pie kām piebildīšu. Nevis savu tikai personīgo, bet viņa sabiedroto viedokli, ko viņš atļaujas citēt sociālos tīklos, vai ne tā? Precīzi tā ir. Tieši tā. Ja atļaujas piemērot tādus jēdzienus kā naida runa, tad arī man patīk uzdot jautājumus. Vai jūs esat lasījuši definīciju, kas ir naida runa? Eiropas cilvēktiesība tiesa ir to pašu definīciju, ko Eiropas lielās padomes ir definīcija. Tur ir skaidri gājuši pateikt, es viņu tagad necitēšu, bet tur tajos izteikumos, ko dakteris Mednis ir publicējis sociālajos medijos, tur nav vispār nekādu pazīmi par naida runu.
tad tās institūcijas vai žurnālisti, nezinu, kurš to atļaujas pateikt, pirms jūs kaut ko ar kādu lozungu nākat, varbūt iepazīstaties ar to. Tikai viņi var būt viedokļi pauzēji pareizā. Vai nav tā tomēr, kad jāsaka tā, kad īpaši to es izjūtu no bērnu slimnīcas atsevišķā personāža, ja, kad tur vētīt tas apmēram, plebēji, ko jūs te runājat, ja? Mēs visu zinām labāk. Tur ir jāstrādā pie komunikācijas. Diemžēl tas ir jau gadu desmitiem. Tas nāk, es negribu teikt, ka līdzi jau no kaut kāda laika, jo bija kaut kāds posms, ka es zinu, ka cilvēki, darbinieki, ārstniecības personas tika speciāli apmācīti par to, kā komunicēt ar pacientu. Bet tagad šajā trakajā laikā ar visu Covid laiku, tas ir kaut kur pazudis, šīs prasmes ir pazudušas. Es nesaku, ka visiem ir kādi, kas tiešām no sirds dakteri un arī medmāsiņas, bet lielā kopumā ir taisnība dakterim Līcītim, jā, viņi uzskata pacientu brīžiem par zemāku kastu. Un viss šīs peripētīs, ko viņi tagad mēģina brukt virsū, padomājiet ar galvu. Kaut vai to pašu Latvijas ārstu biedrību tagad, viņi krata pirkstu, mednis vairs runāt nedrīkst. Vai jūs tiešām būsiet tik drosmīgi, ka jūs atzīsiet savu nekompetenci, nekompetenci tajā, ka jūs pat kā esat dakterim izvērtējuši viņa zināšanas, prasmes un spējas attiecīgajā specialitātē? Un piešķirs certifikātu. Un jūs pateiksiet, ziniet, mēs te dodam certifikātus pa labi, pa kreisi, laikam šitas nebija pareizais. Tomēr ir jāatšķir. Par ko tiek sniegts certifikāts? Ārsts var arī rūk lamāties, bet tas jau nav iemesls tāpēc, lai tev par to sliktu runāšanu ņemtu nost certifikāts, sakot, ka ne, draudziņ. Mums nav svarīgs, ko tu zini, galvenais, ka mums svarīgi, ko tu runā un kā tu runā. Bet es pie tam nelamājos. Jā. Tomēr laikam jāpasaka, ja jūs atļaujaties publiski vainot kādu ārstu, faktiski jau apsūdzēt nodarījumos, konkrēti Bērnu Kliniskā universitātes slimnīca, jā, visiem paziņo, ka vērsīsies tiesības sargājušās iestādēs, tad varbūt vienojieties savā kolektīvā par ko, lai vērstos ar šādu iesniegumu, ir jāuzrāda šis būtiskais kaitējums, kas ir nodarīts. Vai jums ir būtisks kaitējums kāds? Pieņemsim, jā. Jums masveidā izrakstās pacienti, jums apmētā ēku ar tomātiem. Kāds ir būtiskais kaitējums? Reputācija graut kādā veidā, jo tas arī ir jāpierāda. Tas ir tas, ko es gribu pateikt ar to visu. Šie ir skaļie saukļi, lai sabiedrību satracinātu, ka mēs to tā nepacietīsim, mēs kaut ko darīsim. Mēs arī darīsim un daram. Mazliet klusāk, bet divreiz jaudīgāk mēs darīsim. Cienījamās dāmas un godātie kungi, jūs esat iestrēguši vēsturē. Vēsturē, kas tika rakstīta pirms 4 gadiem, kad pietika ar bāļu sēšanu sabiedrībā un visi pakļāvās. Laiki mainījušies. To var redzēt pēc sabiedrības reakcijas un šo it kā difterijas gadījumu. Tauta nav vienaldzīga, iesaistās gan emocionāli, gan praktiski, izplatot ziņas, runājot, aizstāvot, ziedojot līdzekļus bērniņu vecākiem, rakstot atbalsta vēstules man. Arī Kristīnai Duņecai ieklupuši krāgā. Labi, cienījamie, nākam uz diskusiju. Nākam, nevis tikai aicinam deputātus vai tikai tur godājumā doktori Dzalbu vai profesoru Gardovsku. Sanākam kopā cilvēki, kuri mēs zinām. Un obligāti pirmajā vietā taču mūsu Dacītī to... Godājumo Daci Zavacku profesori. Bet to mēs tavu priekšlikumu varētu īstenot kādā no sabiedriskajiem medijiem, pareizi? Vai no sabiedriskajiem medijiem, ja jūs baidaties no sabiedriskajiem medijiem tiešraidē, labi, ejam, sanākam kaut vai kabinetā kopā, bet cilvēcīga diskusija tā kā tas demokrātiskā valsts iekārtā pienākās, pareizi? Tas būtu loģiski. Jā, bet kaut kā neviens neaicina. Tā diskusija noteikti nebūtu īsa, bet to es gan gribu obligāti pieteikt. Šobrīd tieši vakcīnu realitātes žurnālistei Kristīnai klūp virsū un ar tādiem skaļiem saukļiem, kas jau ir par to, kāpēc nesēž cietumā. Ziniet, mīļie, atnāciet, parunājiet,
un jūs konstatēsiet, cik apjomīgas un cik ilgā laika posmā ir viņai iegūtas zināšanas, un nevis kaut kādas okultās vai no kaut kurienes, bet no visiem oficiāliem dokumentiem, kurus var izlasīt jebkurš. Un tad man rodas jautājums, jūs ko? Esat analfabēti? Vai jums ir tādas kognitīvās spējas, ka jums vairs nav vispār nekādas kognitīvās kapacitātes, vairs neuztverat? Ir iestājušās kaut kādas infantilisma blaknes. Visu laiku sauklis viens un tas pats. Tātad apzīmēsim, piekarināsim birkas, antivakseris, viss ar viņu nevar runāt, viņš ir muļķis. Jūs vispār zinat, kādas ir zināšanu bāzes, gan mums visiem, gan tiem cilvēkiem, kuri atļaujas skaļi runāt, un viņi var atļauties to skaļi runāt. Jo viņiem ir pamatojums, viņiem ir zināšana. Nevis viņiem ir PR kampaņa, nevis viņus kāds no muguras bīda un saka, tu tagad aizēj un tu tur pastāsti, tev ir jāatstrādā tas un tas. Protams, ka viņiem visiem ir tur kaut kādi vai kompromāti vai kas, vienalga. Un es negribu ticēt, ka viņi ir tik atsaldēti, ka viņiem tā motivācija ir tāda, ka jā, es patiešām svēti ticu tam, ko es daru. Tad ir jāsāk apšaubīt tavs profesionālisms. Vai ne tā? Nē, mēs tikko dzirdējām, bija video rullīts, kas apskrēja apkārt Latvijai diezgan apjomīgi, kuru profesors Zavacka teica, ka vienam cilvēkam drīkst injicēt 10 tūkstošus vakcīnu devu vienā reizē. Tā ir folklora jau. 1000 nebija tur? Nē, 10 tūkstoši. Tā jau ir folklora, ja viņa ir 5 litru dace. Cik vakcīnu ķermenis var panest? Jā, tas ir neticami ausīm, bet to jau sen ir pierādījusi zinātne, un tātad imūnās sistēmas kapacitāte ir milzīga, un vienā dienā imūnā sistēma pilnīgi bez papildus stresa spēt atbildēt uz 10 000 vakcīnu vienā vakcinēšanas reizē. Nē, jāsaka tā, ka arī jāsāk tomēr ir vērtēt, ir jāsaprot, ka ir pienācis laiks tomēr runāt tā, kā saka, cieti un konkrēti, kad par saviem vārdiem un darbiem ir jānes arī atbildība. Jo mēs redzam, ka mēs valstī esam tur, kur mēs esam. Jā. Atbildība prasa no mums, teiksim, konkrēti šobrīd prasa no manis atbildību. Šobrīd mēģina apstrīdēt, teiksim, manas zināšanas medicīnā, lai gan es esmu pierādījis viņas. Apšaubīt. Paklausies, tu esi antivaksers. Es? Jā. Es atturos no vakcinācijas. Es arī dusmojos, ja mani sauc par antivakseru. Tāpat tās tu atceries profesoru Červonsku, Viņa arī saka, nevajag man piešūt tās birkas, kas nav. Es neesmu pret vakcinēšanu, es esmu par gudru, drošu vakcināciju. Nē, Červonska teica tā, ja не против vakcinācija, ja против поголовной vakcinācija. Tas nozīmē, ka es neesmu pret vakcināciju, es esmu pret vispārēju vakcināciju. Visaptverošu vakcināciju. Jo viņa to uzsvēra, ka katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli, ka katrs vakcinācijas gadījums ir jāizvērtē riski un iegūmi. Un bieži vien to risku ir vairāk nekā iegūmi. Tur, kur mums bija Covid laikā, tās Stradiņos vai, teiksim, Gaļezerā, bija tās komisijas, trojkas, kur 3 dakteri, lēma par to, vai tev atļaut, vai tev neatļaut, dot to vakcīnu, atlikšanu, Tad faktiski visi atļauj vakcinēt, lai tev kas bija, vai tev bija tur spiediens, vai tev bija, trombožu risks, ka tev bija kas, bet vienalga, tu drīkstēji. Galvenais jau tajās trojkās ietilpa arī tādi speciālisti, kas vispār nezin, kas varbūt, labi, ka viņi ir dzirdējuši, kas ir, imunitāte kā tāda, vai ne? Bišķi nonivelējot to tur. Tā tad, kurš tad varēja būt tās kompetentās personas, kas īstenībā neizprot to imunitātes jēgu vispār, vai ne? Tik dziļi, cik vajadzētu to darīt. Nesaprotu. Kaut kas tur tāds dīvains ir, Kremļa aģenti. Bet tu taču tagad dzirdi lasis presē, un kad vienīgā drošā metode, kā var, apkarot infekcijas slimības, ir vakcinācija. To mēs redzējām no Covid-19, kad savakcinēja, piespiedu vai puspiespiedu kārtā, tauta, cik tagad cilvēki cīnās ar blaknēm. Tagad savakcinējas pret difteriju, pēc tam, cik es dzirdēju, tad
neoficiāla informācija, bet kā visas vakcīnas, arī difterijas vakcīna ir mRNS tehnoloģijas. Jā, varbūt nav taisnība, bet ļoti iespējams. To es nezinu. Jā. Bet katrā ziņā, teiksim, cik ir blaknes, teiksim, tas, kas mani uztrauc, ka jebkurai zālē, jebkurai ķīmiskai medikamentam ir blaknes, jebkuram no viņiem, jebkuram ir anotācija. Pirmkārt, netiek cilvēkiem dotas anotācijas lasīt. Jā. Paši ārsti jau nezina tās anotācijas. Paši ārsti nelasa anotācijas, jā, un blakņu mums nav, nezinu kāpēc. Vai viņi ir ļoti, ļoti maz. Mēs esam absolūti laimes zemi. Pārējās pasaules valstīs, ko mums te piemina tāds un citāds profesors, ja, ka ir kompensācijas programmas. Kā tu vari dot informētu piekrišanu, ja tu neesi pats izglītojies par to, kas ir šis piemērojumā ārstniecība? Kā tu vari prasīt informētu piekrišanu? Jā, arī tas, kā tu viņu vari sniegt un kā tu viņu vari prasīt, jo tu nespēji pat informēt pacientu atbilstoši tam, kas vispār ir jēdziens informētā piekrišana. Ja mēs paņemam, kādu 10 gadu atpakaļ vecs, teiksim, ministra kabineta noteikums, kas ir vakcinācijas noteikuma numur 330, tur bija rakstīts, ka personai, kura vakcinē, ir jāinformē personu, kuru vakcinē, par visām, pasvītroju, visām iespējamām blakus parādībām. Šobrīd tas viss ir nivelēts uz to, ka ir jāinformē tikai par to, cik vakcīna ir vērtīga. Droši un efektīvi. Droši un efektīvi, jā. Bet viss taču ir zāļu aprakstā, ja jums vajag lasiet zāļu aprakstu. Bet ir tiesības prasīt, doktor, es neprotu lasīt zāļu aprakstu tā, lai es viņu izprastu. Varbūt jūs man varat izskaidrot. Jāiet virsū pašam pacientam. Pirmkārt, otrkārt, no ārsta ir jāprasa šī atbildība, ka viņš ir informēts un viņš var sniegt informāciju tādā apjomā, kas atbilst reāli tam, kādu ārstniecības metodu mēs tagad pielietosim, jo, kā zināms, ārstniecībā ietilpst arī vakcinācija. Es viņiem izskaidroju ieguvumus riskus, ja, teiksim, viņš pieņem lēmumu, viņš dabū to, ko viņš vēlās no manis. Ja. Un to es runāju tagad piespiedu obligātās vakcinācijas sakarā, par ko mūsu veselības ministrija un bērnu slimnīcas tagad ļoti skaļi pauž savu viedokli. Es to sauktu par filozofēšanu. Yeah. Tas ir uzdot vēlamo par esošo. Un tā ir biedēšanas kampaņa, tas taču ir jāsaprot. Mēs neesam, man gribas ticēt, mēs neesam zaudējuši cilvēcīgumu un cilvēcību, bet šis elements šajā birokrātiskajā marazmā kaut kā pazūd. Jā, bet vienmēr vajag arī pajautāt, cik tas maksā? Cik mums viņas ir nepieciešamas un cik tad, kur ir tie cilvēki, kas nosaka, cik mēs tagad tērēsim? Un cik pamatot ir viņu aprēķini? Cik tas ir pamatoti. Protams, kad jāpaskatās arī, ko tad tā valsts iepērk par to naudu. Ir jau dažādas kvalitātes tās vakcīnas. Ja? Bet tik ekspansīvi iet ar domu, tik mēs atkal pirksim, tik atkal būs, tik tagad difterija ir vai, aizgājusi pa gaisu, ja? Mēs tūlītās. Bet cilvēkam pateikt, ka difterija izplatās tikai pilienu gaisa ceļā. Nekā personīgi, tikai biznesa. Kāds ir tavs rezumē šīs visas situācijas sakarā? Ko tu gribētu vēl pateikt skatītājiem? Noteikti gribu novēlēt būt drosmīgiem. Nebaidieties, suņi rej. Tāds ir suņu darbs. Esiet drosmīgi, iesaistieties, jo šis skars ikvienu, un ne tikai ģimeni ar bērniem, bet ikvienu individu. Jūs taču saprotat, kādā virzienā tas viss virzās. Ja šobrīd klusēsiet, tāpat kā to darījāt Covid laikā, viss atpakaļ ceļa nebūs. Kā vairāki eksperti, zinoši, viedi cilvēki teica jau 22. gada sākumā, ne Latvijā, bet pasaulē, Covid bija tikai tāds iesildīšanās posms, tāds treniņš uz pakļāvību. Uztveriet to kā spēli, kā izklaidi, bet trakākais vēl ir priekšā. Šis ir tas trakākais. Bet pedāli grīdā. Nebaidieties, komunicējiet, apvienojieties, beidziet riet viens uz otru, beidziet noniecināt citus. Varbūt novērtējiet to, kurš zina vairāk par jums, jo viņš tiešām zina, nevis atreferē kaut kādas frāzes, kuras jums tur ir iebāzuši karot mutē, tie, kuri televizorā parādās 150 reizes biežāk nekā mēs. Mēs televizorā neparādamies. Doktors Līcītis, kāds ir tavs viedoklis? Kāds ir tavs rezumē šīs visas situācijas sakarā? Pirmkārt, ir jāmācās skaitīt beidzot naudu. Jā, jo, ja mēs tā skaitīsim... Tu tā kā grāmatvedi. Ko darīt? Tas ir pirmais. Jā. Katram savs. Otrs ir tomēr
kad ir jāapzinās arī tā nopietnība, kas ir vakcinācija, jā, cik tas ir nopietni. Un nevajag kautrēties uzreiz ziņot par to savam vakcinētājiem, ģimenes ārstam, vai arī vērsties, varbūt mēs padomāsim, kā to optimizēt šo te visu to. Mums taču arī ir prātā kaut ko optimizēt un padarīt vakcināciju ar vien drošāku un, kā saka, optimālāku. Ja. Tātad nevajag baidīties ziņot par savām izjūtām, ja jūs kaut ko sliktu sajūtat pēc vakcinācijas procesa. Ja. Jo temperatūru tāds, piemēram, tas nav nekas. Ja. Iedomājies tam puisim, par ko es stāstīju, ja ģimenes ārsts izrakstīja antibiotiku. Padzeriet antibiotikus. Klausieties, ja tu vakcinējies, pēc tam taču jādzer antibiotiku. Tad tu faktiski iznīcini visu iespējamo ieguvumu. Tas nozīmē to, ka šajā vakcinācijas procesā kaut kas nav ritīgi. Ja. Tātad nekautrējieties apgrūtināt savu ģimenes ārstu ar to, ka jūs kaut kas neapmierina. Otrkārt. Un apgrūtiniet zāļu valsts aģentūra to, ka jūs neapmierina. Otrkārt, protams, painteresēties, kas tā ir par vakcīnu, kur viņi ražot, kāda viņai ir sastāvs, ja? Kādas vakcīnai ir blaknes. Un nebaidieties savam ģimenes ārstam arī pajautāt, ko viņš domā darīt tad, ja šīs blaknes parādās. Un, lai ģimenes ārsts tad arī dod savu parakstu par to, ka viņš atbildēs tad, tajā gadījumā personiski, ja šīs blaknes radīsies. Bet tas ir tādā brīdī, ja viņš ir tā kā uzspiedis vai tā kā sabaidījis. Nē, tad, kad viņš informē. Par vakcināciju atbild tas, kas izdara vakcināciju. Ja viņš atļaujas šo metodu pielietot, viņam ir jādod 100% garantija, ka tas ir droši un uzticami. Un efektīvs. Un efektīvi. Tas būtiski. Jāizprot tas, ka, ja ģimenes ārstam vakcinācija tagad daudz reiz izskatās kā tāda izklaide, ja, pastaigi. Paklausieties, tad palasiet, kolēģi mīļie, kas tur ir iekšā. Paklausieties, paejiet Googlā, kā man Zavacks, profesora Zavacks, man pateica, par ko mēs starp citu rakstījām iesniegumu. Un 2 gadi es no ārstu biedrības tā neesmu sagaidījis jau kādu atbildi par to. Autoritatīva persona jau ir paskatījusies, un viņi pasaka to. Tur viss ir kārtībā. Kāpēc man tad sevi jāapgrūtina? Kamēr nebūs tāda situācija, kad ir konkrēti atbildīgais zināms par kaut ko, ja, tikmēr nekas nebūs. Un tas ir iedzīvotājiem ir jāstimulē šī te personālā atbildība. Ja vēlies atbalstīt doktori Edgaru Medni, paraksti aicinājumu Latvijas ārstu biedrībai un Latvijas pediatru asociācijai pārtraukt ārsta vajāšanu. Saiti uz dokumentu pielikumā. Es nobeigumā gribu jums cilvēki pateikt, nepaļaujieties bailēm, neļaujieties iebiedēties, jo šis viss ir absurda teātris, kas šobrīd notiekās. Šobrīd ir absolūti cirka izrāde. Ja, un jūs mēģina ietekmēt psiholoģiski, mēģina psiholoģiski apstrādāt. Situācija ir 1-1 kā Covid laikā, tikai nedaudz jaudīgāk šobrīd. Ja, un nedaudz tā kā bailīgāk. Ja, tad nebaidamies, esam kopā mēs varam, kopā mēs daram. Un mēs uzvarēsim. Ar piebildīt, ka otra puse baidās vēl vairāk, un šobrīd viņiem ir pamats baidīties nopietni. Kolosāli. Paldies jums. Paldies, Agita. Paldies, Lauri. Paldies, skatītāji. Uz tikšanos. Uz tikšanos. Nekad neaizmirsīsim, ko viņi ir izdarījuši. Ja esi kopā ar mums, atbalsti mūs ziedojot.